Labrīt! Šodien 15. novembris ir uzsnicis sniegs. Mums jādodās uz Poliju šodien. Mēs, protams, vasaras rievas, bet es jau ceru, ka līdz nokusīs to visu. Nu, te jau uz ceļu nav vairāk. Braucam uz Varšavu. Un paliekam Varšavā pa nakti un tad tālāk. Bet pirmais sniedziņš šogad tāds neliels. Nu visi krāmējam mans un ležam. Braucam Lietuvā pa Bāni. Esam aiz Kauņas, Marijampole un tad jau Polijas robeža. Nu ko, stāvam uz Lietuvas Polijas robežu. Rindā. Smagie, vieglie. Robežu kontroli ir atvērta, viss tā kā 90. tā kā agrāk. Es tikai tagad sāku filmēt. Jā, mums bija tāds vandinieks aiz muguras. Jā, braucam uz pilsētas centru. Emī, čau! Labrīt! Labrīt! Varšavas pilsēta. Viduslaiku pils, tad mēs ejam cauri. Pastaigi. Paskaties, ka tur pat acīm. Jā. Labrīt, labrīt! Esmu Polijā. Šī jau ir 3. diena Polijā. Beidzot ir brīvdienas galā, ir pirmdiena. Esam pilsētā Čelm, kaut kāds 10 km no Ukrainas robežas. Esmu atradis šeit uzņēmumu, kas ražo un uzstāda evakuātoru platformas visādām mašīnām. Viņiem ir pāris mašīnas tirgošanā un būsim klāt pēc 5 minūtēm. Apskatīsimies, ko viņi tur labi tirgo. Varbūt kaut ko arī pirksim, vedīsim mājās, ja kas iepatiksies. Tāds pieredzes brauciens. Būsim klāt. Tad jau parādīšu jums, kas tur interesants būs. Varbūt ielaidīs iekšā ražotnē vēl. Paskatīsimies. Tātad esmu nonācis zavodā. Šitais jau stāv rindā. Šītam jau kāda platforma ir uzlikta. Un te viss pilnībā jauns ir. Jauns platformiņas liek šitādas. Skaisti. Mersīts. Reku vienam arī laipiniecīt maņkai uzlikta. Arī mazajiem reku liek platformas. Un šitādas. Renītiem, jā, pajaunam ar laipiņām. Un reku arī viens milzīgs Mercedes ar hidroliska viņča. Nu, ar nesūtīgs 2542 atstrasiņš. Gan jau kā reku stāv kastiniec, gan jau arī būs evakuators. Un šito mēs skatāmies. Un šī tāda te astīte. Automix, Polijā. Ietegoši, kur atbraukt, paskatīties vai uzbūvēt sev evakuātoru platformu. Un tāds zavodiņš. Mēs te pārbaudām visu motoru eļļas. Pagaidām viss liekas ok. Viss patīk. Redzēsim, izbrauksim testdrive tūlīt. Samīslaisti, laucieni un vajag nekāda. Viss super.
nekā. Pat vieglo varētu uzbraukt. Tātad mašīnai mums viss patika. Šo mēs ņemsim. Esam jau uzkrāvuši, veicam darījumu. Nu, viena lietiņa nepatika. Grabēja rullītes. Zika teica, uzreiz nomainīs. Detaļi jau atveda. Maina spriegotājiem, Sikstas spriegotāji roļiku, nu paši spriegotāji. Nomainīs un, ja skaņa pazudīs, tad viss būs šoka, nu. Kaut kā tā. Ceru, ka pazudīs. Nu, negribas tādi grabojuši braukt. Gandrīz 1000 km līdz mājām. Bet apsolījās visu novērst. Varēsim droši sirdi mīcīt mājiņās. Viss mums te deg. Roļiks nomainīt. Vairs nekas negrab lieki. Nu, ko braucam mājiņās, skaņka. Oi, beidzot esmu tikus pie Kānieša. Šis bija tāds mērķis, līdz kuram jānonāk. Es priecīgs. Baltais gulbīts. Tiek taisīts jauns platformiņas. Parasts zeles gabals no sākuma. O, šitais būs lieliem traktoriem. Tāda bedre. Viss tiek normāls stilināts. Šīdā būs maņka. Jā, šeit jau ir nocinkots viss. Arī tūlīt liksies virsū. Liksies virsū mazajam. Tad mums ir 3 mašīnas reizē būvējās. Tā būs laipiniece. Un tad, šidā būs smuks Kānī. Brīd, šito es nepamanīju nemaz. Šito vajadzēja pagaidīt, varbūt šidā būtu vēl labāk. Jā, tas skaisti, viss tur noslīpēts. Forši. Vēl labāks riepiņas. Jābaig līdzīgā. Bez bedres te jau kā ir tāds. Te būs hidrolika. Тоже электрическая. Ну туда сканер. 18, ne? 18 год Scania шида. На продажу будет потом, да? Или клиент? Клиент. Клиент. Ну, вот клиент посылает шида. 18. gada Scania pats atvedz un jāuzliek platforma. И сколько стоит такая платформа поставить? Сколько? 20, да? Да, тут Volvo. Nu, kaut kur 20 000, jā, es te interesējos, apmēram plus mīnus. Kāda komplektācija, cik kastes grib, cik gaismas daudz grib, visu var te pielikt klāt viņš, tur elektriskas vai hidroliskas un tā. Līnija asistents tā skanē. Braucam mājās ar Skaņku. Esam Polijā iz Varšavas, braucam 2. dienu. Un ko esam mājupceļā, 2. diena. Esam tikuši līdz Marijampolē. Pirmo 4,5 stundu nobraukuši. Bijām pusdienās Marijampolē, uztaisījām atpūtu 45 minūtes. Šokar būsim mājās. Vēl viens tāds pats piegājiens un esam Latvijā uz mājām. Mašīna ripo labi. Viss apmierina, viss patīk. Šidā jau nav krava, patēriņš ar pagaidām diezgan patīkams, zem 24 litriem pat. Bet tas ir tukšā un, kad 3. tilts ir gaisā, ar kravu būs vairāk kā 30 gan jau pilsētā, varbūt virs pat. Bet, jauda, tur ir spēks, 490 zirgspēki. Tā kā bliežam tālāk. Pulkstens ir 7:30 vakarā. Esam atbraukuši mājās. Ir 18. novembris.
Otrdienas vakars. Veiksmīgi atbraucām. Mašīnīt ir mājās. Un viss baigi forši. Atripojām labi. Un jāiet atpūsties. Un rīt jau atkal ir darba diena visiem.